tad es sāku novērot to, ka kaut kas pietrūkst tajā sajūtā, ja meklējam to sajūtu, kā ir kāpt pa karjeras kāpnēm, vai vērt savu biznesu vaļā, vai pārdot savus pakalpojumus ar pārliecību, bet tai pašā laikā neiekļūstot tādā vīrišķā enerģijā, kā saka, un kad saka, tu tāda tur ej un tev, teiksim, tā olas šķindi, bet tas sāku domāt, kā tad var iet, lai tās olas tā nešķind, no citiem tas nekaitina. Un tad es sāku meklēt par to, kā sevi samainīt, un caur kinestētiku es sapratu, ka var arī samainīt to, kā citi cilvēki uztver. Tātad, ienākot telpā, pārzinot savu ķermeņa valodu, var ietekmēt citus cilvēkus, ko viņiem pat nepasakot. Viņi automātiski zemapziņā nolasa tevi, vai to cilvēku, kas pārzina tās ķermeņa valodu, cik viņš ir pārliecināts, kāds viņam status, kā viņš ir noskaņots, kāds viņa mērķis un tā tālāk.